Es esmu ļoti pateicīga Dievam par šo iespēju, ka es atkal varu dalīties ar jums ar Dievu vārdu. Un tu jau arī droši vien esi to piedzīvojis, ka tajā, ko Dievs tevi aicina, tajā, ko viņš tev dod darīt, ko viņš ir sagatavojis un turpina, protams, gatavot vēl, viņš tev dod prieku tajā un gandarījumu. Un tādēļ man ir ļoti liels prieks tev mācīt šodien Dievu vārdu par pēdējiem laikiem. Tā nav tāda padziļināta studija, tā kā Bībeles skolā vai Bībeles institūtā, bet vienkārši, lai tu zinātu, cik nopietnos laikos mēs dzīvojam un kā sagatavoties. Kā arī virsraksts šim raidījumam ir tātad esi gatavs notikumiem, kas priekšā. Un daudzi ir tādi ziņkārīgi, kas tad tieši priekšā mūs gaida, kuros datumos un kas, bet tas nav par datumiem, jo mēs jau redzam, ka pamazām ienāk, un pat ne tikai pamazām, bet strauji ienāk izmaiņas visā mūsu valstī, Eiropā, visā pasaulē, dažādās ekonomiskās lietās, dzīvei svarīgās lietās, kas iesaist katru vienu cilvēku. Un tā svarīgākā lieta ir, kā sagatavoties, kā būt gatavam, lai mēs nedzīvotu bailēs, nevajadzīgos satraukumos, jo Dievs ir mūsu sirdīs izlējis mīlestību, savu mīlestību, un viņš grib, lai viņa bērni ir priecīgi. Un ja tu neesi Dieva bērns, tad tu varēsi arī pēc šī raidījuma beigās kļūt par Dieva bērnu. Un pirms mēs uzsāksim šo, es aicinu tev arī padalīties savā lapā, vai arī varbūt tu esi kādā grupā, un tad tu vari arī visā savā grupā padalīties par šo, kā sagatavoties notikumiem, kas ir priekšā. Un es arī sveicinu tos, ko es jau redzu, kas ir pieslēgušies, kas uzraksta kaut kādu komentāru mācītājai Vijai, sveiciens no Ventspils, tas ir brīnišķīgi, un arī te divas māsas, gan Sinti, gan Elīna, prieks jūs redzēt, un arī tātad visas pārējos, kas ir pieslēgušies, tad, kad uzrakst kādu komentāru, es varu tā kā identificēt, tev pasveicināt. Bet vienalga, vai tu esi uzrakstījis komentāru vai ne, prieks tevi redzēt, jo pie Dieva vārdu būt tā ir vislabākā lieta. Un pirms mēs sāksim šo nodarbību, pateiksimies tam kungam un ieaicināsim viņu klātbūtni. Mīļais Tēvs, es tev ļoti pateicos par to, ka tu esi man devis šo žēlastību, ka es varu zināt un saprast tavā gaismā caur tavu svēto garu šos laikus, kuros mēs atrodamies, un kāds ir mūsu spēka pilkšanas punkts. Paldies tev, Tēvs, ka tu man pamudināji tik spēcīgi, ka man vajag dalīties arī, lai citi cilvēki var zināt un būt sagatavoti, nevis pārsteigti un izbailēs. Un paldies, ka katrs viens mēs sakņojamies tavu vārda patiesībā. Paldies par tavu žēlstību šodien man mācīt un par atvērtām sirdīm un slāpstošām uzņemt šo vārdu Jēzus vārdā. Āmen. Tātad mēs esam priecīgi pie tā kunga vārda, un arī brālis Ronalds tevi sveicina arī, un tātad ar atvērtu sirdi klausīsimies šo vārdu. Tātad pirmās divās iepriekšējās tiešraidēs mēs runājām gan par zvēra zīmi, kurai tagad es nepieskaršos, tas no atklāsmes grāmatas, ko Dieva vārds mums māca, un par antikristu. Un antikristus gars jau tagad ir izgājis pasaulē, un mums nav jāgaida, kad būs tas cilvēks tieši, kurš sevi nosauks par antikristu, vai viņš jau ir piedzimis, kurā valstī viņš ir, bet mums ir galvenais jāzina, kā pašiem būt gataviem tiem notikumiem, kas stāv priekšā. Un tad pagājušā reizē mēs skatījāmies par Bībeles lasīšanu un lūkšanu, kas ir tie galvenie priekšnoteikumi, lai mēs ticībā augtu, un arī citi ir svarīgi, par kuru mēs tagad būs uz priekšu mācīsimies. Bet Bībeles lasīšanu un lūkšanu es liku kopā, jo viens bez otra nevar, jo pamācības 28:9 saka, kas novērš savu ausi, lai nebūtu jāuzklausa bauslības vārdi, tātad Dieva vārdi, tā lūkšana ir negantība. Un tu negribi, lai tava lūkšana ir negantība, un kāds saka, kā tad es varu zināt, kas ir tā negantība. Cits vārds priekš tā ir riebīga,
pretīga, Dievam atbaidoša. Un ja mūsu lūkšana ir Dievam atbaidoša un pretīga un riebīga, viņš neuzklausīs to. Tātad mums ir jāsasaista lūkšana ar Dieva vārdu patiesību. Un par to es runāju pagājušajā raidījumā. Un tagad mēs skatīsimies tieši par draudzi, par draudzes nozīmi. Un arī gribu pasveicināt vēl, kas ir pieslēgušies, tur Irēna māsa un arī brālis Ilmārs. Un prieks par to, ka Dieva vārds uzjūda katru vienu mūsu. Tātad šodien paskatīsimies par draudzi šajās nelielajās 30 vai 25 minūtēs. Arī gribu sacīt, šī nav izsmeļoša studija par draudzi, bet tikai, lai tu saprastu, ka tas ir ārkārtīgi nozīmīgi ne tikai priekš tevis, bet arī, lai tu vari paskubināt un iedrošināt citus cilvēkus, ko tu satiec, un cilvēki saka, jā, es ticu Dievam, es tāpat mājās klausos un lasu, bet viņi nav nevienā draudzē, un tādēļ es minēšu kādas lietas, kas ir nepieciešami cilvēkiem, katram vienam, lai viņš būtu kādā konkrētā vietējā draudzē. Un pirmais jau, ka atklāsmes grāmatā Jēzus pats pasaka tik vareni, ja tev ir iespēja uzšķirt atklāsmes grāmatu, ja ne, tad vismaz pieraksti vai atceries to rakstu vietu, un varbūt kāds no tiem, kas klausās, var pierakstīt tās rakstu vietas, lai viņas paliek kādai Bībeles īsai studijai arī, ko tu vēlāk var skatīties. Atklāsmes grāmata 1, 16. pāns, tātad Jānis ir Patmos salā izsūtījumā Dieva vārda dēļ, viņš tiek vajāts, un Dievs viņam parāda savu godību, un Jēzus pats viņam parādās un runā ar viņu. Un tur ir rakstīts, ka Jānis redz, ka Jēzum bija labajā rokā 7 zvaigznes. 7 zvaigznes bija viņa labajā rokā. Un jā, kur vēl 12. un 13. pāns. Es apgriezos, Jānis apgriezās, redzēt balss, kas runāja ar mani, un apgriezies ieraudzīju 7 zelta lukturus. Un 20. pāntā turpat ir rakstīts, ka zelta lukturi ir draudzes, 7 draudzes. Saka draudze. Tātad Jēzus staigā zelta lukturu vidū, jo 13. pāns saka lukturu vidū kādu cilvēka dēlam līdzīgu, ieģērbtu garos svārkos, apjostu ar zelta jostu ap krūtīm. Un 20. pāns noslēpums par 7 zvaigznēm un par 7 zelta lukturiem, 7 zvaigznes ir 7 draudžu eņģeļi, un tie ir tie, ko Jēzus tur savās rokās, 7 draudžu mācītāji. 7 tas ir pilnības skaitlis, ne jau, ka tieši burtiski tikai 7. Tas ietver visdažādākās draudzes, bet Jēzus draudžu mācītājus tur savās rokās, cik brīnišķīgi, sargies runāt kaut ko sliktu vai aprunāt, jebkuras draudzes mācītāju. Jēzus tur viņu savās rokās. Un 7 lukturi ir 7 draudzes. Jēzus staigā draudžu vidū. Jēzus atrodas draudzēs. Ja tu neesi draudzē, tu taču gribi, lai Jēzus ir ar tevi kopā, viņš ir draudzē. 2. korintiešiem 6:16. Līdzīga tēma, jo jūs esat dzīvā Dieva nams. Tu viens pats nevari būt atsevišķi Dieva nams. Viņš saka, jūs kopā esat dzīvā Dieva nams, kā Dievs ir sacījis. Es viņos gribu mājot, viņu starpā staigāt. Kāds var teikt arī, dažādi, man jau ir svētais, kāds Dievs mājo mani un tā. Bet tur, kur ir draudze, tur ir svētības, kuras tu nepiedzīvosi, esot bez draudzes. Un vēl tajā panta beigās es būšu viņu Dievs, un tie būs mani ļaudis. Mateja evaņģēlijā populārais, ko mēs zinām, ka Jēzus saka Pēterim, jo Pēters saka, tu esi Kristus dzīvā Dieva dēls, un ja es saku šīs klīns, uz šīs atklāsmes klīns, es celšu savu draudzi. Jēzus runā, ka viņš cels draudzi, un elles vārti to neuzvarēs. Pēdējos laikos elles spēki nāk ar vien spēcīgāk, un būs vēl spēcīgāk, bet
tie neuzvarēs tevi, ja tu būsi draudzē, vai tu vari teikt āmen. Arī apustuļu darbos mēs lasām par pirmo draudzi, ka viņa pastāvēja 4 galvenās lietās, un tās bija apustuļu darbi 2:42. Apustuļu mācība, tā ļoti svarīga, sadraudzība, maislaušana un lūkšana. Un arī lūkšanās, ka viņi kopā pastāvēts, nozīmē draudzes lūkšanas. Un arī mēs vēl lasām par Pēteru, ka draudze lūdza, un Pēters tika atbrīvots no cietuma. Vai nav brīnišķīgi, vai ne? Draudzes lūkšanas ir tik spēcīgas. Protams, tev pašam ir jālūdz, un bez tā nevar. Bet draudzes lūkšana ir tad, kad apustulis Pēters saka, ka, ja ir jūsu vidū kāds slims, lai viņš aicina draudzes vecais, un tad tie, lai lūdz par viņu un svaida ar eļu. Tātad visā jaunajā derībā ārkārtīgi daudzās reizēs, ja tu pastudētu, tu vari redzēt, kur draudze. Apustuļa Pāvila norādījumu draudzē, vēstules viņš sūta draudzē. Tātad bez draudzes nav iedomājama vispār kristietība, un tu vari teikt, nu labi, kad man būs vajadzība, tad es draudzi sameklēšu, bet draudze sastāv no cilvēkiem, un tev ir jābūt draudzē, lai tu priekš citiem būtu, un varētu arī saņemt no citiem šos brīnišķīgos Dieva apsolījumus. Apustuļu darbi 13, 1. pāns. Apustuļu darbi 13, 1. pāns. Antiohijas draudzē bija pravieši un mācītāji. Tātad šīs dāvanas, kas īpaši ir nozīmēts, ka draudzē viņas darbojās, pravieši un mācītāji. Un tur ir nosaukts Bārnaba un Simeons saukts Nigrs, Kirēnietis Lūkijs, Manēns, kas bija uzaucināts ar tetrarhu Herodu un Sauls. Kad tie kalpoja tam kungam un gavēja, svētais gars sacīja, nošķiriet man Barnabu un Saulu darbam, kādam es viņus esmu aicinājis. Tad viņi gavēja un lūdza Dievu, un tiem rokas uzlikuši tos atlaid. Te mēs redzam draudzes funkciju, ka kaut arī apustulis Pāvils Sauls tajā brīdī vēl, ka viņam jau bija Ananija gājis pie viņa, ka viņš neredzēja pēc sastapšanās ar kungu Jēzu pie Damaskas vārtiem. Un Ananija Dieva sūtīts bija gājis pie Saula un rokas uzlīcis viņam, lai viņš kļūtu redzīgs un pilns svētā gara. Un Ananija jau viņam pravietoja to, ko Jēzus viņam bija teicis, ka Sauls sludinās un būs daudziem par gaismu, un viņam bija visi šie apsolījumi. Bet viņa tas izsūtīšanas laiks vēl nebija pienācis, un līdz tam laikam viņš bija draudzē. Un te konkrēti ir sacīts, ka Antiohijas draudzē viņš bija kopā ar citiem un darbojās tajā draudzē. Un tad, kad draudze vienotībā, ka viņi lūdza un gavēja, tad svētais gars runāja par konkrētiem draudzes cilvēkiem, šī gadījumā par Saulu un Barnabu, lai viņi uzsāk šo ceļojošo kalpošanu. Un daudz šodien Latvijā cilvēki, viņi saprot, ka viņi ir aicināti no Dieva un viņi ir apdāvināti un viņiem ir tie Dieva uzdevumi, bet lai tu kļūtu pilnībā ekipēts, visam sagatavots, jo redz, ar šo Dieva aicinājumu arī mēs ieejam, kā varētu teikt, tā mēs atņemam sātanam viņa teritoriju. Un tas nav, ka tu vienkārši tikai par savu ģimeni stāvi un lai viņi būtu ticībā un par sevi, bet tad, kad tu ieej plašākā teritorijā, tur ir nepieciešams lielāks Dieva spēks un lielāka apsardzība, un tāpēc arī Dievs bieži nedod lielākus uzdevumus, jo tu vēl neesi tam gatavs, un saka, bet kā lai es sagatavos? Būt draudzē, būt zem konkrētas draudzes vadības, būt zem mācītāji, tas ir ļoti izšķiroši, lai Dievs tev varētu sagatavot lielākiem darbiem, tam, ko tu esi aicināts. Un tad arī mēs redzam vēlāk apustuļu darbos, 14. nodaļa, piemēram, 23. pāns, ka tad, kad apustulis Pāvils jau devās un dibināja draudzes dažādās vietās, un tur bija rakstīts, ikvienā draudzē viņi tiem iecēla vecaļus, gavēdami un Dievu lūgdami, viņi tos nodeva tā kunga ziņā, kam tie bija sākuši ticēt.
Un arī šeit viņš saka, ka tad, kad apostols Pāvils bija dibinājis šīs draudzes, viņš saprata, ka ir ļoti nozīmīgi, lai būtu draudzes vadība, un Dievu lūgdams un kavēdams viņš iecēla šo draudzes vadību. Tātad katram vienam ir jābūt draudzē. Kāds saka, tad, kad es biju jauns kristietis, kā te arī rakstīts ir, tad es biju draudzē, tagad jau es esmu pietiekoši nobriedis un man draudzi nevajag vairāk. Tas ir ļoti bīstami. Sātans cilvēkus mēģina atraut un atšķirt no draudzes, lai viņš tos varētu saplosīt. To jau mēs redzam arī, kā Jēzus saka, vispirms dabiskais un pēc tam ir tas garīgais. Un mēs redzam daudzreiz arī dzīvnieku vidū to, ka tie, kas nomaldās no dzīvnieku bara, tie ir pakļauti plēsēju dzīvnieku, ka viņi saplos un apēd, bet tad, kad viņi ir barā, viņi viens otru aizsargā. Un mēs arī zinām, ka ir tāds teiciens latviešu valodā, viens nav cīnītājs, bet tad, kad mēs esam kopā vienprātībā, Dievs arī parādīja to pie Bābeles torņa, kad viņš sacīja visu, ko tie nolēmuši vienā prātā, nekas viņiem vairs nebūs neiespējami. Un to mēs tā pozitīvi varam pielietot un redzēt draudzē, ka draudze vienprātīgi lūdz, tad notiek liels lietas. Un tu gribi būt draudzē, lai tu varētu piedzīvot to Dievu labāko savā dzīvē. Un apostoļu darbi 15, 41, tur arī vēl turpinoši apostols Pāvils varam redzēt viņa darbu. Viņš pārstaigāja Sīriju un Kilikiju stiprinādams draudzes. Apostols Pāvils negāja vienā atsevišķā mājā vai vēl citā mājā, kad jau bija dibināta draudze. Viņš gāja draudzē to stiprināt. Un arī šodien Dievs sūta savus kalpus tik brīnišķīgi kā evaņģēlistus. Viņš sūta draudzēs, lai stiprinātu draudzes, un tev ir jābūt tajā vietā, kur ir tava draudze, kur tu saņem savu garīgo ēdienu, lai Dievs var redzēt, kur tu atrodies un stiprināt tevi tajā ganāmpulkā, kā viņš arī saka, ka sauc draudz par ganāmpulku un draudz mācītāju par ganu, ka tev jābūt tur, lai Dievs var tev pabarot un stiprināt. Un 16. nodaļa, turpat apostoļu darbos, 5. pāns, draudzes tika stiprinātas ticībā, draudzes. Tev jābūt draudzē, un viņu skaits, jo dienas vairojās, tātad draudze gāja uzplaukumā. Ko nozīmē, ka draudze iet uzplaukumā? Tas nozīmē, ka katrs cilvēks, kas ir tajā draudzē, viņš uzplaukst. Un tev jābūt draudzē, lai Dievs tev var stiprināt un uzplaucināt. Un par Efesas draudzi mums ir tāds brīnišķīgs piemērs no apostoļa Pāvila, 20. nodaļa, apostoļu darbu grāmata tas pats, 20. nodaļa, 28. pāns. Un tad, kad apostols Pāvils zināja, ka viņš vairs nebūs Efesas draudzē, nevarēs stiprināt viņu, jo viņam būs jācieš Kristus vārda dēļ, un viņš sapulcināja šos vecaļus un runāja uz viņiem. Tāpēc sargiet paši sevi un visu ganāmo pulku, kurā svētais gars jūs iecēls par sargiem ganīt Dieva draudzi. Viņš skaidri pasaka, tātad tas ir ganāmais pulks, kurš ir jāsargā, kurš ir jābaro, kurš ir jāceļ, un tas ir šo draudzes vadītāju uzdevums celt katru ticīgo savā ganāmpulkā, nevis svešā ganāmpulkā mācītājam, bet savā ganāmpulkā. Un tad, kad tu esi draudzē, pār tevi ir mācītājs, kuram ir atbildība arī par tavu garīgo dzīvi, cik tas ir brīnišķīgi. Un vēl nepalasīju to pēdējo daļu, par sargiem ganīt Dieva draudzi, ko Jēzus pats ar savām asinīm ieguvis par īpašumu. Un tādēļ, ka Jēzus tevi ir atpestījis, tādēļ viņš ir sagatavojis visu labāko, lai sātans tev nesaplosītu, lai nekāda pēkšņa situācija neizsist tev no ticības, ka tu varētu turpināt uzticēties tam kungam.
Un es jau minēju par šo dziedināšanu arī Jēkaba vēstulē 5:14. Ja kāds starp jums ir nevesels, lai viņš attaicina draudzes vecais, un tie, lai lūdz Dievu par viņu, to svaidīdami ar eļļu tā kunga vārdā. Un pēc tam tur rakstīts ir, ka ticīga lūkšana piecels to slimo. Un arī manā dzīvē bija tik brīnišķīgs tas gadījums, kad mēs bijām draudzē, es vēl nebiju pilngadīga, un es nebiju vēl draudzes locekle, bet mani vecāki bija draudzē, un mamma īpaši viņa lasīja šo pantu, un viņa gāja pie mācītājiem un teica, mans bērns, tas nozīmē es, ir slims, un šis vārds saka, lai iet pie draudzes vadītājiem, un viņai bija draudz konkrēti, slavu Dievam, ka viņai bija draudz, kurā iet, un viņi varēja prasīt, lai vecai nāk un svaida ar eļļu mani, un arī viņi nāca, paldies mācītājiem un kādiem brāļiem no draudzes, un Dievs dziedināja mani. Tā kā iedomājas, kā būtu, ja mana mamma nebūtu bijis draudzē, viņa nevarētu šo pantu vispār lietot, jo uz kuru draudz tad viņi ies. Šodien ir tā, ka mēs arī aicinām rakst savu lūkšanu vajadzību, mēs draudzē lūksim par tevi, bet ja tu esi konkrēti tajā draudzē, tad tā lūkšana ir vēl spēcīgāka, un tu noteikti to gribi priekš sevis un priekš savas ģimenes. 2. Timotejam 3. nodaļa, viņš raksturo cilvēkus, kādi būs pēdējos laikos. Un kāpēc ir tā, ka cilvēkiem vispār ir jautājums, vai man draudz ir vajadzīga? Un es ceru, ka tu neesi šajā sarakstā, bet ja tu esi, tad neapcietini savu sirdi, atver savu sirdi Dieva vārdam un atrodi draudzi, kurai pievienoties. Tieši lokāli draudzi, kurā tu vari regulāri iet un saņemt garīgo barību, apsardzību un stiprinājumu. Un apostols Pāvils saka Timotejam, šim jaunajam draudzes vadītājam, ka pēdējās dienās, un es tur lasīšu izvilkumu no 1. līdz 8. pantam, tur var atrast, pēdējās dienās cilvēki būs patmīlīgi. Un viena no lietām, kādēļ cilvēki nav draudzē, jo viņi ir patmīlīgi. Viņi domā tikai par to, kas viņiem ir ērti. Svētdienā iet uz draudzi un sēdēt veselu stundu, vai tur 2 vai 3, vai pat 2 reizes, vai nē, viņiem ir savi plāni un savu nodomu. Un tad, kad tev jābūt tādam satricinātam par to, vai tavu plānu un nodomu sekmēsies arī uz priekšu, kad tik liels ļaunums nāk pār visu cilvēci. Bet ja tu esi iesakņojies Dievā, tu esi stiprs ticībā, tad tu zinās, kādus soļus spērt. Tātad cilvēki pēdējās dienās būs patmīlīgi, mantaskārīgi, lielīgi, augstprātīgi, zaimotāji, nepaklausīgi, nepateicīgi, neganti, labā nīdēji, uzpūtīgi, mīlēdami vairāk baudas nekā Dievu. Un tas nozīmē, ka daudziem nemaz nav tik svarīgi, ko Dieva vārds saka par draudzi, jo viņi ir tā kā iemīlējušies sevi, viņi vairāk grib, lai viņiem ir tā sauktā brīvība, ka viņi var darīt to, ko viņi grib, bet tas tad ir gan brīdis, kad tev ir jāraizējās, jo tādas lietas nepastāvēs, jo viss, kas var tikt satricināts, viņš tiks satricināts, un tava paļāvība, kas nav uzcelta un būvēta uz nesatricināmo Dieva vārdu, viss tiks satricināts. Un 5. pantā viņš arī saka, izrādīdam ārēju svētbijību, bet tās spēku noliegdami, un no tādiem izvairies. Viņi ir apkrauti grēkiem, ko dažādas kārības vada. Un ja tu neesi bijis, vai es varbūt atkritis no draudzes, vai neesi uzskatījis, ka tev draudze būtu vajadzīga, tad visticamāk tu esi šajā visā sarakstā iekšā, ka tevi vada tavs pašs miesas prāts, nevis Dieva prāts, un pazemojies Dieva vārdu priekšā. Un viņš jau saka, izvairies no tādiem. Un, protams, ka mēs iedrošinām cilvēkus, mēs pamācam un sakam, ko Dieva vārds saka, bet kas spītīgi turās pie tā, ka viņš negrib to dzirdēt, tad arī Dieva vārds saka, pat izvairies no tādiem. Un viņš vēl vairāk raksturo, kas vienmēr mācās un nekad nevar nonākt pie patiesības atziņas. Kāpēc? Tāpēc, ka viņi nemaz negrib zināt patiesību. Vienkārši grib strīdēties un palikt pie sava viedokļa. Un 8. pāns.
Bet tāpat kā Jāne un Jāmbre uzstājās pret Mūzu, tas ir vecajā derībā, to var palasīt, tā arī šie uzstājas pret patiesību. Ļaudis, kas pavisam samaitāti savā prātā un nav pastāvējuši ticībā, bet lai tu iziet cauri notikumiem, kas ir priekšā, tas ir nepieciešams, lai tu būtu stiprs savā ticībā. Tātad būt draudzē, katram vienam būt lokālā draudzē, vietējā draudzē. Tā nav izvēles lieta. Es izvēlos, es būšu draudzē, man nepatiks, nebūšu. Ne. Tā ir ārkārtēja nepieciešamība. Un Kristus, tad, kad viņš māca par draudzi, viņš saliecina draudzi ar ķermeni, ar dažādiem locekļiem. Un tas īpašākais ir tas, ka Kristus ir draudzes galva. Iedomājies, viņš ir ne tikai tā, ka tava galva, bet viņš ir arī galva visiem pārējiem miesas locekļiem. Un vēl tas ir tik skaisti, ka viņš saka, ka mēs esam māsas un brāļi Dieva ģimenē. Un tas ir kā ģimene, un Jēzus ir mūsu vecākais brālis, un Dievs ir tēvs. Vai tu esi padomājis, ka draudz tiek salīdzināta ar ģimeni? Un dabiski mēs zinām, ka neviens negrib būt bārens, atšķirts, ka viņam nav ģimene, tie tuvākie cilvēki, bet tādēļ Dievs ir sagatavojis, ka tev var būt ģimene, un tu varbūt saki, jā, bet es esmu bārens, man nav mazs brāļi vai tēva, mātes, vai ne? Bet tu vari nākt Dieva draudzē, un tu tur var iegūt daudz māsas un brāļus, un tēvs un mātes, un vecmāmiņas, un tā ir brīnišķīga Dieva svētība. Un 1. Pētera 5:8 tieši mūs brīdina, jūsu pretinieks vēlns staigā apkārt kā lauva rūgdams un meklē, ko tas varētu aprīt. Tātad neesi tas, kurš nošķirs un paliek viens, jo tad tu esi ļoti viegli sātanam aprijams. Un ja ne tagad, tad uz priekšu, kad nāk situācijas un notikumi, tu būsi sātanam patvērienu, bet to tu negribi. Vēl spēcīgāk, Ebreju vēstulē 10:25 Dieva vārds saka, neatstādami savas sapulces, kā daži paraduši, un jo vairāk redzot, tuvojamies to dienu. Kas ir tā diena? Tā ir tā diena, kad Jēzus Kristus nāks, kad pasaules gals tuvojas, mēs jau to redzam. Un mums ir ne tikai tā, ka es jau visu laiku gāju, un tagad varbūt, kad es jau esmu pietiekoši gudrs, es esmu pietiekoši nopriec, man pašam savu kalpošanu, man tagad nevajag būt nezem viena. Nē, Dieva vārds pamudina vēl jo vairāk, kad pēdējie laiki nāk, mums katram ir jābūt daļai no draudzes. Un Efeziešiem 1:22 Jēzus vēl raksturo draudze, ka tā ir pilnība, kas visur piepilda. Tas 22. 23. pāns es citēšu. Un visu viņš ir nolicis zem viņa kājām, bet viņu pašu pāri visam iecēlis par galvu draudzē. Tātad es teikšu pie tiem viņa vārdiem, kas tur ir, ja? Un visu Dievs ir nolicis zem Jēzus kājām, bet Jēzu pašu pāri visam iecēlis par galvu kam? Draudzei. Galva draudzei ir Jēzus. Un tālāk ir draudzes raksturojums, kas ir Jēzus miesa, pilnība, kas visur piepilda. Tu nekad nevar būt augstāks par draudzi, tu nekad nevar nonākt tādā vietā, kur tev draudze nav vajadzīga, jo draudze ir pilnība. Pats Dievs raksturo, ka draudze ir pilnība, kas piepilda visur visas lietas. Un tad man ļoti patīk šis aspekts draudzei, ka Jēzus ne tikai ir samaksājis par mūsu grēkiem un izpirka mūsu Golgātā, bet mēs lasām Efeziešiem 5:27, ka viņš savu draudzi sev sagatavo. Tātad mēs piedaram Jēzum, un viņš sagatavo mūs, bet ne tikai atsevišķi mūs gatavo, bet viņš gatavo kopīgi kā draudze, jo viņš mūs gatavo draudzē. Iedomājies, ja tevī dzīvo Jēzus, ir cits cilvēks, un viņā arī dzīvo Jēzus, un tāpat tā kā vecāki grib visus savus bērnus sapulcināt kopā, viņiem patīk, ka bērni ir sadraudzībā, ka viņi nestrīdās, ka viņi
nāk kopā, un tāpat arī, tas var būt tāds zemišķs piemērs, bet tas pilnīgais piemērs ir, ka Jēzus grib, lai draudzē cilvēki var būt saistīti viens ar otru un kalpot viens otram, jo Jēzus ir visos cilvēkos draudzē. Jēzus jau nenāks pats fiziski atpakaļ šinī brīdī, tad, kad viņš nāks, tad mēs iesim debesīs ar viņu kopā, bet šinī brīdī tu var redzēt Jēzu māsās un brāļos draudzē. Un tad viņš saka, tātad savu draudzi sagatavotams, cienīgu, bez raipa, bez krunkas vai cita tam līdzīga trūkuma, lai tā būtu svēta un bez vainas. Mēs kā draudze, mēs piederam Kristum, un viņš savu draudzi sev sagatavo. Apsolījumi ir draudzēji. Un arī tas, ka draudzē ir šie fiziskie vadītāji un mācītāji, tā ir tik milzīga svētība, jo viņiem pat būs jādod atskaiti par tevi. Un Ebrejiem 13:17 saka, paklausiet saviem vadītājiem un esiet padevīgi, jo viņi ir nomodā par jūsu dvēselēm, kā tādi, kam būs jādod atbildība, lai tie to varētu darīt ar prieku, nevis nopūsdamies, jo tas jums nav derīgi. Ja tu neesi draudzē, ja tev nav šis garīgais vadītājs, tu cīnies viens pats, un tu domā, gan jau viss būs labi, bet Dievs ir ielicis draudzē dāvanas, un tās dāvanas ir cilvēki, un vēstulē Efesiešiem mēs varam lasīt, ka viņš ir devis citus par apustuļiem, citus par evaņģēlistiem, par ganiem, par tātad mācītājiem, par skolotājiem, par praviešiem, un tas ir Dievs, kurš draudzē ir šīs dāvanas devis, un lai tu varētu baudīt to svētību, ko Dievs ir devis, jo dāvana ir kaut kas tev iepriecina, kas tev palīdz, un Dievs to ir devis tev, lai tevi sagatavotu, un tur brīnišķīgi ir teikts, lai sagatavotu kalpošanas darbiem. Un tu saki, es jau esmu kalpošanas darbiem gatavs, bet Dievs tev grib vadīt vēl lielākā spēkā, jo ir beigu laiki, un mums ir jāpasludina evaņģēlijs ar zīmēm un brīnumiem, un Dievs grib tev sagatavot, bet viņš tev sagatavos draudzē. Un tad, kad tu esi savā vietā, tu dari to, kas tev jādara, tu esi draudzē, tur ir Dieva apsardzība, tur ir Dieva gudrība, tur Dievs runās uz tevi, tur Dievs tevi apgādās, tur Dievs rūpēsies par tevi. Bet es vēl beigās dažas minūtes pieskaršos tam, kādēļ cilvēki neiet uz draudzi? Kas ir tās lietas, kas viņus atšķir? Un viena no ļoti populārām lietām ir, kad ir sāpes un ievainojumi. Un cilvēki saka, es biju draudzē, es gāju draudzē, bet tad tur notika, vai sākās tur kaut kāds šķelšanās, vai kāds man tur ievainoja, pateica to un to, un varbūt pat ir bijuši ievainojumi no vadītājiem. Bet Dieva vārds mums brīnišķīgi māca, ka mums ir jāpiedod. Un viņš saka, ja mēs nepiedodam saviem, kas mūs ir sāpinājuši, tad arī debes tēvs mums nevar piedot. Tas nozīmē, ja mēs nepiedodam, mēs ejam uz elli. Tu negribi, lai kaut kāda tāda lieta, ko cilvēks ir darījis pret tevi, lai tevi atšķir no brīnišķīgā Dieva plāna, no Dieva apsardzības, no Dieva gudrības tavā dzīvē. Un arī 1. Pētera 5:4 viņš norāda, ka Jēzus ir tas augstais gans. Un nāc pie Jēzus ar savām sāpēm. Es tā nomanu, ka lūksim tagad par to, ja tu esi tās cilvēks, kas ir ticis sāpināts no vadītājiem vai no kādiem citiem draudzes locekļiem, lūksim tagad. Mīļais Tēvs, tev pateicos, ka tavs vārds ir dzīvs un ka tu nāc pats ar savu vārdu, un paldies, ka tu esi mīlestība un ka tu pazīsti katru vienu no mums, un paldies, ka tu tagad runā šo vārdu, ka draudze ir tik nepieciešama, un es lūdzu par katru vienu šodien, kurš saprot, ka viņš ir sāpināts no kādiem draudzes cilvēkiem, un šie sāpinājumi ir viņu atšķīruši no draudzes, un es tagad lūdzu, lai tavs dziedinājums ieplūst, lai tavu mīlestību ieplūst katrā vienā, un lai katrs var
atstāt tavai tiesai, jo tavs vārds saka, neatriebieties paši mīļi, atstājiet vietu Dievu dusmībai, un es tev pateicos, ka var ienākt piedošana šī brīdī, tavas mīlestības, tavas apžēlošanas dēļ, un tagad saka pēc manis to lūkšanu, saka no viss savas sirds, kaut arī emocijas neiet līdz, nedomā pie emocijām, saki, Tēvs Jēzus vārdā, es piedodu, un tagad sauc tos cilvēkus, kas tev ir sāpinājuši, vai draudzes mācītāji, vai kāds no vadības, vai kā citi. Un šķīsti manu sirdi. Piedod, ka es esmu turējis rūgtumu. Un tagad piepildi mani ar savu svēto garu. Aleluja, aleluja. Redz, tāds prieks ienāca, tāds vieglums ienāca, jo tā bija nasta, ko tev nevajadzēja nest. Un ej atpakaļ uz draudzi, ej atpakaļ uz draudzi, ej atpakaļ uz draudzi. Un tas kungs tev svētīs. Vai vēl dažas lietas, kas mūs atšķir no draudzes. Tad cilvēki domā, ka draudzē visiem ir jābūt eņģeļiem, bet viņi nepaskatās uz sevi, ka viņš pats jau nav eņģelis. Īpaši viņi domā, ka eņģeļiem ir jābūt draudzes mācītājiem. Jā, Dieva vārds tos sauc par eņģeļiem, bet tas nenozīmē, ka viņi ir kaut kādi pārdabiski. Tāpat viņiem ir savu trūkumu, bet viņš ir mācītājs vai vadītājs, jo Dievs ir redzējis kādas lietas, kuru dēļ viņš ir devis viņam to pozīciju, ka viņš ir šis draudzes vadītājs un mācītājs. Un tātad ļauj, lai Dievs tevi pieceļ un dod vietu arī citam, ka viņš var kļūdīties, aizlūdz par viņu un neesi tāds tik pieprasīgs. Un tad vēl viena lieta, ko es gribu pieskarties, pēdējā par to, kādēļ cilvēki neiet uz draudzi vai atkrīt uz draudzi, no draudzes. Viņi domā, es esmu gudrāks par mācītāju, un man vairāk nevajag. Bet redzi, Dieva ģimenē mēs visi esam vienādi, mēs visi esam Dieva bērni, māsas un brāļi savā starpā. Bet armijā ir pakāpes. Dievam ir struktūra. Dievs ir izdomājis draudzi. Tā ir Dieva ideja draudze. Dieva ideja ir vadītāji. Mēs arī redzam pasaulē organizācijās, kad ir vadītāji. Un tā ir Dieva tāda iedibināta struktūra. Un Dievs nosaka to, kurš būs mācītājs. Viņš izsūta evaņģēlistus. Viņš dod tu nevari ticības dzīves sākumā būt apostols nekādā gadījumā. Vienmēr tu ar Dievu aicinājumu iesāks vai kā mācītājs, vai kā skolotājs, un tad tālāk attiecīgā briedumā Dievs tev var vadīt tālāk. Un ļauj, lai Dievs tevi svētī caur tiem, kurus viņš ir iecēlis, un tik daudz neanalizē, ka tu varbūt esi gudrāks. Jā, tu savās acīs varbūt esi gudrāks, vai arī varbūt Dievs tevi gatavo, lai tevi izsūtītu, bet ir kādas lietas, kurās Dievs grib strādāt tavā dzīvē, lai tu būtu norūdītāks. Tātad ieņem savu vietu draudzē, un draudzē nav tā, kad ir mācītāji, un tad ir tie laji, vai ne, kad ir draudzes locekļi, un tad ir tāda šķira, kas ir pāri par mācītājiem. Tādas lietas nav. Tad, kad tu esi draudzē, tu klausies, ko Dievs tev grib teikt caur draudzes ganu. Atrod tādu draudzi, kur tu vari pazemoties un būt Dieva struktūrā. Un bīsties, ka tu neesi šajā 2. Timotejam 3:2, kad cilvēki ir patmīlīgi, mantaskārīgi, lielīgi, augstprātīgi, zaimotāji, uzpūtīgi, mīlēdam vairāk baudas nekā Dievu. Sargies, ka tu neesi tajā rindā iekšā. Un arī tad, kad Dievs mūs aicina, lai mēs būtu draudzē, Dievam, tas ir Dieva plāns, bet cilvēkiem draudzē ir nepieciešams arī tavas dāvanas. Un citu dāvanas ir nepieciešams tev. Tā kā nestāv malā, piesaisties. Un tūlīt es nobeigšu ar šo vienu vēl aspektu. Draudze ir tā vieta, kur Dieva vārds mūs pamudina nest savu 10. tiesu.
Un to mēs varam redzēt Malhijas grāmatas 3. nodaļā, lai arī draudzē būtu garīgā barība priekš tevis, ko Dievs tev grib pabarot. Tev jāsavienojas ar 10. tiesas nešanu. Un kādi cilvēki saka, jā, bet tā ir vecā derība. Jā, bet jaunajā nekas nav atcelts, jo vēstulē ebrejiem Dieva vārds saka, šeit 10. tiesu saņem cilvēki, bet debesīs to saņem Jēzus. Vēstule ebrejiem taču ir arī, vai ne, jaunā derība. Tā kā, ja tev nav draudz, tu nezini, kur nes savu 10. tiesu, tu netiec pabarots. Un tātad finanses mēs nesam vispirms 10. tiesu barības klētī. Un es gribu arī teikt, ka ir draudzes konts šajā tiešraidē, un ja šis Dieva vārds tev ir svētījis, tad tu esi aicināts arī atbalstīt to ar ziedojumu, bet šeit nenes savu 10. tiesu, ja šī nav tavu draudz Riverīga. Nes 10. tiesu draudzē, bet te tu var dot savu ziedojumu, kāds kungs tev pamudina. Un vēl es gribu pamudināt, ka ja Dievs tevi ir aicinājis, kad tu gribi vairāk iepazīt viņu, tu gribi būt Dievam derīgāks, un mūsu draudze īpaši ir tas uzdevums sagatavot pļaujas strādniekus, sagatavot darbiniekus pēdējiem laikiem, un mums ir River Bībeles institūts, kurā tu esi laipni aicināts mācīties, un mācības uzsāksies 1. septembrī, tāpat tā kā skolas mācības, un mēs esam River Universitātes Tampā filiāle ar mācītāju Rodniju Hornu Braunu doktoru, un priecājamies ļoti par to priekštiesību, un tev nav jābrauc uz Ameriku, nav arī cita valoda jāapgūst, tu vari tepat Latvijā, latviešu valodā mācīties un tikt sagatavots par pļaujas strādnieku, par atmodas sludinātāju, un ja tas ir priekš tevis, ja tevī lec kaut kas, kad tu to dzirdi, tad tas priekš tevis, ja tevī nekas nelec, tas nav tev, bet tad, kad tevī lec, tad nekavējies atsaucies Dievam, jo Dievam ir brīnišķīgi plāni tavā dzīvē. Un tu vari vai nu man uzrakstīt Messengerī, Lilija Gulbe, jā, tur Riverīgas lapā tu arī var atrast tos kontaktus, vai arī pa telefonu piezvanīt vai atsūtīt īsiņu, lai es tev varētu aizsūtīt informāciju par Bībeles institūtu. Un mans telefons ir 27 84 76 78. 27 84 76 78. Dieva svētības. Nākošā pirmdienā turpināsim, kā tikt sagatavotam pēdējiem laikiem. Svētības.